Labdien! Es esmu Kārlis Aldersons un es mācos Rangskalu skolas 5. klasē un šajā konkursā jau piedalos 4. gadu un 3. gadu esmu ticis uz Rīgu. Latviešu tautas pasaka, lēles un lakstīgala. Visi putni bija izmeklējušies dziesmas, izņemot lēles un lakstīgala. Nu viņi norunāja, ka nākošajā rītā, kad piemodīsies, ko pirmo dzirdēs, to par dziesmu paturēs. Lēli uzcēlēs itin agri. Gani lopu saukuši, rīru, rīru, un nosavu mikli laidusi. Čur, čur, plek, plek. Tas lēlim izklausījās ļoti jauki, aizskries uz mežu un sācis dziedāt. Rīru, rīru, čur, un uz pāriem paušanās. Plek, plek. Pat lakstīgala uzcēlusies tikai tad, kad gani jau lopus ganīja, noklausījusies gan runas, jau tikusi pie dziesmas. Puj, puj, ķepjavā, jemņem kākļavits, dzenārā, sit. Es biju slims, man bija liela temperatūra, man sāpēja galva. Es no rīta atskrēju pie mammas un tēta, teica, man galva sāp. Mamma teica, nu varbūt zālīs jāiedzer, bet tētis teica, nē, lai iztur, lai izbauda. Nu es pat iegumē ceļojos, un vakarā es ienāku istabā un redzu tēti 3 segās ietinušos un prasījams mammai zālītes. Nu es viņām teicu, nē, tēti, nekādas zālītes. Izbaudi, kamēr vēl var. Šodien skolā bija dzīvnieku talantu šovs. Jānīt uz skolu atnesa čūsku. Skolotāji prasīja, nu Jānīt, ko čūska prot? Jānīts teica dziedāt. Skolotāji teica, nu pastīsimies. Čūska, šššš. Skolotāji teica, Jānīt, kā tā varētu piemānīt godīgu skolotāju? Jānīts paņēma čūsku un tā kārtīgi sakratīja. Čūska, šāld zaļais mežs, kur lakstīgālas dzied, un bīrs malā jau vijolītes dzied. Un tagad visi kopā vēlreiz. Šāld zaļais mežs, kur lakstīgālas dzied, un bīrs malā jau vijolītes dzied. Ui, visi tālāk vārdus aizmirsuši. Jānītis paņēma čūsku un atkal tā kārtīgi sakratīja. Un čūska, kurš tās reizes, vairs nav dziedājusi.